Šalom un laipni lūdzam atpakaļ Izrēlā kopā ar Alīni. Šodien mēs kopā dosimies Bībeles ceļojumā, bet nevis lai sekotu ķēniņiem vai praviešiem, bet gan lai atrastu milzi Golijatu. Mēs meklēsim pavadienus senos rokrakstos un arheoloģijā, lai atrastu precīzu vietu, kur tika apglabāts Golijats, filistietis. Tātad, ja jūs esat gatavi, sāksim! Tagad mēs ejam pa ceļu, kas ir 1000 gadu vecs. Un šis ceļš savienoja Elā ieleju ar Jeruzalemi. Aptuveni pirms 2000 gadu romieši uzlaboja šo ceļu, izveidoja šīs kāpnes, pa kurām mēs tagad ejam, un bruģēja vēl citas šī ceļa daļas. Un lai jūs redzētu, cik svarīgs ir šis ceļš, tas tiek izmantots vēl šodien. Ne jau 2000 gadu vecās kāpnes, jo tās tiek saglabātas. Bet jūs varat redzēt un arī dzirdēt. Jūs varat redzēt, ka tieši šeit blakus mums iet mūsdienu ceļš. Un ja mēs pa to uzkāpsim, mēs joprojām nonāksim tajā pašā vietā, mēs nonāksim Jeruzalemē. Un kāpēc tas ir tik svarīgi? Jo Elā ielejā notika viena no lielākajām cīņām Bībelē. Cīņa starp Dāvidu un milzi Golijātu. Un kā mēs zinām, kas notika? Dāvids ar savu vingu trāpa Golijātu, kurš nokrīt. Dāvids nocērt viņam galvu un aiznes to uz kurieni? Līdz Jeruzālemes apgabalam. Un pēc tam viņš to parāda ķēniņam Saulam. Kad filistietis sāka tuvoties Dāvidam, viņš ātri skrēja kaujas līnijas virzienā, lai sastaptos ar viņu. Izņemot akmeni no savas somas, viņš to iemeta ar lingu un trāpīja filistietim pierē tā, ka akmens iestrēga un viņš nokrita ar seju pret zemi. Tādējādi Dāvids uzvarēja filistieti ar lingu un akmeni. Bez zobena rokā viņš nogāza filistieti un viņu nogalināja. Dāvids pieskrēja un nostājās pār viņu, izvilka filistieša zobenu un pabeidza viņu nogalināt, nocērtot viņam galvu ar to. Kad filistieši redzēja, ka viņu karotājs ir miris, viņi atkāpās un aizbēga. Dāvids paņēma filistieša galvu, aiznesa to uz Jeruzalemi un filistieša ieročus glabāja savā teltī. Tiklīdz Dāvids atgriezās pēc tam, kad bija nogalinājis filistieti, Abners viņu aizvedu pie Saula. Dāvids joprojām turēja Golijata galvu. Un tāpēc pastāv liela iespējamība, ka Dāvids izvēlējās doties uz Jeruzalemi pa visvieglāko un pieejamāko ceļu, kas savieno abus punktus. Un tas ir tieši šis ceļš. Bet ja Golijata galva tieši pa šo ceļu tika nests, kas notika ar pārējo viņa ķermeni? Un to mēs tagad kopā atklāsim. Viens no jautājumiem, uz kuru mums jāatbild, ir, kā mēs varam zināt, vai šis 2000 gadus gadais romiešu ceļš patiešām pastāvēja jau Dāvida laikā. Un, lai to noskaidrotu, mēs varam izlasīt Izraēlas senlietu ministrijas publicētos pētījumus. No tiem mēs varam saprast, ka romieši reti izgudroja jaunas maršrutus un ceļus. Viņi izmantoja jau vietējo iedzīvotāju un tirgotāju lietotos maršrutus, kas bieži vien bija improvizētas takas. Un tad romieši tās bruģēja, paplašināja un padarīja oficiāls. Turklāt šis ir
topogrāfiski visloģiskākais ceļš, jo Elā ieleja ir dabisks koridors starp piekrastes līdzenumu un Jūdejas kalniem. Ja ceļš ietu pa citu maršrutu, būtu daudz vairāk ieleju un kalnu ar kāpumiem un kritumiem. Tas tajā laikā nebija nemaz ideāli, jo toreiz pārvietojās tikai kājām vai dzīvnieku mugurā. Un vēl viena norāde ir tieši daudzas arheoloģiskās vietas no Dāvida laikiem, kas atrodas gar šo ceļu, kā Hirbeta Kajafa, kas ir bībeliskā Šarajima. Tā uzraudzīja un sargāja šo ceļu. Un ņemot vērā visu šo, mēs zinām, ka šim ceļam nav 2000 gadu, bet gan vairāk nekā 3000. Mēs turpinājām savu ceļu, līdz nonācām šajā vietā, ko sauc par Horvatu Hanutu, jeb Hirbetu Hanutu, kas nozīmē atpūtas vietas drupas. Un jūs varat skaidri redzēt drupas tepat aiz mums. Bet kas ir šīs drupas? Tās ir baznīcas drupas. Baznīca no Bizantijas perioda, kas ir pirmais kristietības periods visā svētajā zemē. Jautājums ir, kāda jēga bija būvēt baznīcu tieši šeit? Vietā, kas vismaz no pirmā acu uzmetiena šķiet atrodas nekurienes vidū, šeit augšā iet ceļš, pa kuru mēs tikko devāmies, tas turpinās šeit, bet apkārt mums visur citur mēs redzam tikai kokus, mežu, dabu. Bet jā, ir ļoti īpašs iemesls, kāpēc baznīca tika uzcelta tieši šeit. Un tieši paši bizantieši ir atstājuši mums šīs vietas vēsturi. Vēl precīzāk, svētceļnieki uz Svēto zemi. Tiem, kas nezina, es esmu turisma gids šeit, Izrēlā. Es pavadu ļoti daudz svētceļnieku, kuri ierodās no dažādām pasaules vietām, lai iepazītu baznīcas, vēsturi, svētās vietas. Un dažreiz cilvēki domā, ka tas ir kaut kas mūsdienīgs, bet tā nav. Kopš kristietības sākuma jau ir kristieši, kuri dodas svētceļojumos, kuri apmeklē vēsturiskās svētās vietas, lai tās iepazītu. Un tas bija ļoti izplatīts Bizantijas laikmetā. Un mums ir vairāku Bizantijas svētceļnieku dienas grāmatas, kuri apmeklēja šo baznīcu un aprakstīja savu vizīti. Un ko viņi mums stāsta? Ka tieši blakus ceļam atradās baznīca. Un blakus baznīcai, kuru mūsdienās pazīstam kā Hirbeta Hanutu, atradās Goliāta kaps. Viņi jau tajā laikā mums stāstīja par kapu tepat blakus, kuru viņi apmeklēja. Un viņi ne tikai apmeklēja šo vietu, viņi šeit darīja vēl vienu lietu, ko arī mēs beigās darīsim. Un tagad mēs kopā vispirms apmeklēsim baznīcu un pēc tam Goliāta kapu. Tieši tāpat, kā to darīja svētceļnieki senatnē. Aiziet! Šī bija baznīcas centrālā daļa, un paskatieties, cik skaista tā bija. Ja pieejam tuvāk, varam redzēt, ka visa grīda bija klāta ar mozaīku. Un mozaīka bija izstrādāta līdz vissīkākajām detaļām, attēlojot augus, dzīvniekus, augļus. Un šī mozaīka tika izveidota ar lielu piepūli un atdevi. Un tā ir arī dārga mozaīka. Viens no veidiem, kā mēs varam noteikt, cik dārga ir sena mozaīka, ir pēc tajā izmantoto akmeņu krāsu skaita. Un šeit mēs redzam dažādas krāsas – pelēkos toņus, baltu, sarkanu. Un tā mēs saprotam, ka šī bija dārga mozaīka.
Un tāpēc tā nebija vienkārši naktsmītne vai atpūtas vieta svētceļniekiem, bet gan nozīmīga vieta. Un tieši šīs vietas nozīme ir saistīta ar to, ka Goliāts ir apbedīts tieši šeit blakus. Un tagad mēs dosimies tālāk un ieiesim pašā baznīcā. Iesim! Šī baznīca tika atklāta no jauna 1985. gadā, un tad pirmo reizi tika izrakta. Un viena no iespaidīgākajām lietām, kas tika atrasta šajā vietā, ir tieši tās pazemes daļa, baznīcas kripta. Un tagad mēs kopā ieiesim tajā. Skatieties, cik iespaidīgi ir šī vieta, draugi! Un ļaujiet man pastāstīt jums, ko šeit iekšā varēja redzēt. Kad arheologi ieradās šajā vietā, viņi vienkārši atrada sarkofāga vietu. Un es nesaku sarkofāgs, bet gan sarkofāga vieta, jo 1985. gadā, kad arheologi ieradās šeit, vieta bija tukša, bet bija redzama sarkofāga pēda. Tātad mēs zinām, ka kāds kādā laikā šeit tika apglabāts. Bet kurš tika apglabāts? Mums nav ne jausmas. Un mēs arī nezinām, kurš izņēma sarkofāgu no šejienes, nedarīja kāpēc. Un tagad rodās jautājums, vai šī ir Goliāta kapene? Nē, mēs zinām, ka tā nav. Lai gan telpa tiešām ir liela, šīs telpas augstums, kad mēs ieejam iekšā no grīdas līdz augšai, tas ir 1,80 m augstumā, kas ir daudz priekš apbedīšanas zonas. Un 2,5 metri uz 2,5 metri. Tas nozīmē, ka visticamāk tas nebūtu pietiekami liels, lai apbedītu Goliātu. Bet sarkofāga nospiedums atbilst vidēja cilvēka izmēram, nevis milzīm. Tātad šeit kāds tika apbedīts, bet tas nebija Goliāts. Un tagad es vēlos jums parādīt šo vietu. Nāciet man līdzi! Jūs varat redzēt, ka šeit jau daudzus gadus neviens nav ienācis, un vieta ir piepildījusies ar ūdeni, zemi, akmeņiem. Un tāpēc mēs arī nevaram redzēt visu kriptu. Turklāt šī vieta patiešām nav īpaši patīkama, lai šeit atrastos. Un tas nepalīdz atrisināt noslēpumu, kurš pagātnē šeit tika apbedīts. Un tagad, lai uzzinātu, kur atrodas Goliāta kaps, mēs paklausīsimies, ko mums uzrakstīja viens no šiem senajiem svētceļniekiem – Antonino no Placentijas. Goliāta atdusas vieta atrodas turpat ceļa vidū, un pie viņa galvas ir sakrauta malkas kaudze. Tur ir arī akmeņu kaudze, tik liels kalns, ka 32 kilometru garumā nav palicis neviens oļs, jo ik viens, kas tur iet garām, izrāda nicinājumu, paņem 3 akmeņus un met tos uz viņa kapu. Mēs esam ceļa malā, un tagad mums jāmeklē kaudze, kas galvenokārt sastāv no maziem akmeņiem, jo, kad to atradīsim, zināsim, ka visticamāk būsim Goliāta kapa priekšā. Meklēsim! Tas, ko mēs redzam, ir neliels mākslīgs paugurs. Tas ir 7 metrus augsts un 9 metrus garš.
Un arheologi, kuri pētīja šo apgabalu, nonāca pie secinājuma, ka bez šaubām tas ir mākslīgs paugurs. Un arī skatoties, mēs varam redzēt, ka tas atšķiras no apkārtnes. Bet ne tikai tas atšķiras no citām paugurām, tas atšķiras no visiem citiem kapenēm, ko mēs pazīstam Svētajā zemē. Īpaši no šī laika, no Goliāta un ķēniņa Dāvida laikiem. Šis paugurs ir diezgan savāds. Nāciet tuvāk, es vēlos jums parādīt, cik savāds tas ir. Ja mēs paskatāmies šeit, liela daļa paugura ir veidota, ja ne arī pārklāta ar akmeņiem. Jūs varat redzēt šeit, mēs noņemam, un apakšā ir akmeņu kārtas. Un šie akmeņi nav dabiski sastopami šeit. Ja mēs paskatāmies apkārt, ir pa kādam akmenim, bet tāds daudzums nav nevienā citā vietā. Un ir liela iespēja, ka šie akmeņi tika mesti pret šo kalnu, kā mums stāstīja Antonino. Un ne tikai viņš, arī citi cilvēki mums stāsta, kad svēceļnieki gāja garām šeit, jau pa ceļam viņi savāca 3 akmeņus. Viņi meklēja akmeņus, apaļākus oļus, skaistākus akmeņus, kā arī akmeņus, kas apgādina Dāvida stāstu, jo Dāvids meta apaļus akmeņus, oļus pret Goliatu. Tātad viņi nāca, atvainojiet draugi, viņi nāca meta šeit akmeņus, un tādā veidā kalns gadsimtu un 1000 gažu laikā arī auga. Šī bija ļoti labi zināma tradīcija Bizantijas periodā. Daudzi kristieši nāca šeit apmeklēt šo baznīcu. Tomēr tā tika iznīcināta milzīgā zemestrīcē 8. gadsimtā, un pēc tam šī vieta sāka tikt aizmirsta, bet ne pilnībā. Vietējie cilvēki, kas dzīvoja šeit, tuvējās pilsētās, uzturēja šo tradīciju dzīvu, nododot stāstu no tēva dēlam, no paaudzes paaudzē. Un stāstot, ka tur Hirbeta Hanutā ir kalns, kur apglabāts Goliāts. Un starp citu vēl viens ceļotājs devās šeit cauri 19. gadsimtā. Franču pētnieks vārdā Viktors Gerēns. Viņš savā laikā bija ļoti slavens un apmeklēja šo vietu 1863. gadā, aprakstot romiešu ceļu, drupas un milzīgu akmeņu kaudzi, kas pēc tradīcijas bija bibliskā milža Goliāta kaps. Un viņš arī stāsta par svētceļnieku tradīciju mest 3 akmeņus uz akmeņu kaudzes. Šajā vietā mums ir ļoti interesanta un sena tradīcija. Bet mums nav iespējams būt pārliecinātiem, ka tiešām šeit ir apglabāts milzis Goliāts. Vienīgais veids, kā pārliecināties, vai tas tiešām ir šeit vai nav, būtu ar arheoloģisko izrakumu palīdzību. Taču Izraēlas valdībai nav nekādu plānu tuvākajā nākotnē šeit veikt izrakumus. Un godīgi sakot, es domāju, ka šī vieta nekad netiks izrakta. Jo Izraēlas valdībai, senlietu ministrijai, ir politika neveikt izrakumus vietās, kur zināms, ka ir kapenes, vai arī pastāv liela iespējamība, ka tur ir apbedījumi. Un tāpēc iespēja, ka viņi šeit kādreiz veiks izrakumus, patiešām ir ļoti maza. Tātad mēs nezinām, vai šī ir vai nav Goliāta kapene. To, ko mēs gan varam teikt, kas no vēsturiskā un arheoloģiskā viedokļa ir ļoti ticami, ir tas, ka pa šo ceļu šeit, pa ceļu, kas ir aiz mums, pa šo ceļu tika nests Goliāta galva, ko Dāvids nesa Jeruzālemes virzienā. Pat ja es nezinu, vai šeit ir Goliāts vai nav, vai akmeņu mešanas tradīcija ir īstajā vietā, tikai drošības pēc
Es arī šodien šeit metīšu savus akmeņus, un, lai man palīdzētu, mums ir īpašs viesis. Sveika, mana meita! Visi sveiciniet manu tēti ar šalom. Čalam, draugi! Vai viss kārtībā? Skatoties šeit, es atnesu akmeņus. Jau ir sagatavots. Tas ir 1000 gadu sens ieradums, iesim. Labi, tad tu met divas, es metīšu vienu šeit. Tātad, draugi, kā svēcenieki darīja senajos laikos, arī mēs darīsim tāpat. Tātad, Goliāt, ejam! Ņem Goliāt! Vēl ejam Goliāt! Nu jā, draugi, mēs nezinām, vai esam īstajā vietā, bet pastāv liela iespējamība. Ļoti spēcīga vēsturiska tradīcija, kas saka, ka šeit atrodas Goliāta ķermenis. Un es ceru, ka jums patika šodienas video. Un viss, kam patīk, neaizmirstiet man ierasto lūgumu, vai ne? Nospiediet patīk, palīdzēsim manai meitai Alīnai. Liels paldies, tēt! Liels paldies visiem, kas skatījās! Un tiekamies nākamnedēļ! Šalom, draugi!